čau. Nu, čau. Ko tu tā īsā rakustamā datorā? Iestrādāju. Tā. Ko jūsu te suņas te trukai pa ceļu uz molu skraida? Bet es skraida? Da, pēc nās dēzeņisās. Nu, parādi, kas tu teici ir. No, šitas te varētu interesēt. Vai, Tava mīlestība. šaus. Vēldorzi. Te čīkuri. Jaunie jau parasti tagad skolās apgūst datorus, tādi kā jau vecāki vienīgā iespēja uz biblioteku atnākt. Apskaudītu, ka viņa tik forši raksta, tad es neprotu, es tikai ar vienu pirkstiņu. Kad es gāju apkārt datoram riņķi, tad viņi smējās, ka es baidos no peles. Tā viņiem bija. Nu, viņi ienāca bibliotekā un datori strādā, kā reiz nebija neviena apmeklētāja. Viņi tā piesēdās pie datora, ilgi tā skatījās. Nu, saka, māci mani tagad. Tas dators arī viņai palīdz atrast jaunus draugus, domu biedrus. Viņa pati veido jaunas šķirnes dienlilijām. Nu, tad viņi ierauga tur kaut ko ļoti skaistu, viņi ar tādu vajag. Nu, tad mums visām tiek, jā. Man arī no viņas ir daudz puķas mājās. Man tie ir vairākās grupās, esmu tampurēšanai, vēl kaktus ir dārzkopībā. Te ir aprakstīts, kā iegūst sēklas, kā ieziemot, kā vai lapas nogriezt vai vēl kaut ko. Katrs iesaka savu padomu. Man pavasaris tieši patīk. Visu ziemu gaidu, kad varēšu parušināties pa zemi ar pirkstiem. Ziemā atkal pie kaktusiem skatāmies, kuram kāds pumpuriņš, kad uzziedēs, gaidām ar nepacietību. Paskatos albumu, kad paliek ļoti skumja. Nu tā, atceros vasaru. Un tas ir mans pats pirmais puķu dobi, ko es te iesāku veidot. Sāku tur tās spirīņas iestādīju. Te man ir tulpītes, kas pārgri pavasarī zied. Visādi krokusiņa, kas tur viss pavasara zied. Tagad viss jau noziedējis. Brauciet tad, kad viss ziedēs. Tad brauciet ciemos. Māsarā man vispār viss raibais ir. Es kā auns mīlu visu raibu. Gan rokdarbos, gan dārzā. Nav nekāda izņēmuma, viss patīk. Kā man Juris raksta, mana mīļākā krāsa ir krāsainā.